Kā Siguldā ārstē labdabīgus galvas audzējus un kas notiek pēc tam? Noskaties pacienta Mārtiņa pieredzes stāstu. Šodien mēs esam šeit telpā, kur pirms 10 gadiem mēs uzsākām pirmās 3 ārstēšanas pacientiem labdabīgiem audzējiem. Un mums ir pacients Mārtiņš, kurš ir gatavs izstāstīt savu stāstu par to, kā viņam šodien ārstē neirinomu. Kaut kādā brīdī es sāku just, ka augšņa zūd ausī. Tas, ko es zinu, maniem vecākiem, arī mammai viena auss slikti dzirdās, arī man omīte viena bija kurla. Viens, kas mans faktors bija, tur jau skaļš un gan jau no skaļuma un viss ir tā, ka tā jābūt. Esmu bijis pārbaudīt dzirdi. Šajā dzirdes līgnē tas viss tur tā kā saka, it kā maz drusciņi ir sliktāk, bet ir ok. Bet tad bija avārija, pēc kuras nācās dziļāk izmeklēt galvu un saprast kaut kādas galvas lietas, vai galvā viss ir kārtībā. Pārbaudīju galviņu. Tur ir rakstīts, tas audzējs un ko tur. Un tad sākās to, ka es gribu šo lietu atrasināt. Esmu nonācis līdz jums, un viena no lietām, kas man dzīvē ir svarīga, attieksme. Un tas bija pirmais, kas man uzrunāja šeit. Man ļoti patika tas, ka apkārt manā lokā zināja Siguldu. Mana ģimenes ārste uzreiz ieteica Siguldu. Jā, svarīgi bija šī sadarbība, šī komunikācija man ar jums. Te es esmu. Pēc lēmumu pieņemšanas par ārstēšanu mums pacientam ir jāuzsāk sagatavošanas, jeb topometrijas manipulācijas, kas sevi ietver plastiskās maskas izgatavošanu, kas katram pacientam ir individuāla un nepieciešama, lai mēs pacientu varētu fiksēt uz terapijas galda procedūras laikā. Ļoti svarīgi, ka šī termoplastiskā maska tiek izgatavota tieši pirms datortomogrāfijas izmeklējuma, jo datortomogrāfijas izmeklējumā mēs redzam kaulu struktūru, šai gadījumā galvas kausu, un tas mums palīdz pacientu monitorēt arī visā terapijas laikā. Pēc datortomogrāfijas izmeklējuma mēs dodamies uz magnētisko rezonansi. Magnētiskā rezonanse ir ļoti svarīgs izmeklējums, jo tā mēs redzam mīkstos audus, kas atrodas galvas kausā, gan šo te veidojumu, gan arī apkārt esošos audus, jo vienlīdz svarīgi mums ir, veidojot terapijas plānu, ļoti precīzi redzēt gan audzēja lokalizāciju, gan arī tās struktūras, kuras mēs nedrīkstam apstarot. Tas, ko jūs redzat šeit, ir mūsu šodienas ārstēšanas plāns. Nozīmējām jums deva 12 grejus, kas pēc visām vadlīnijām ir standarta deva. Un tur ir kombinācija ar to, ka viņi ir gan liela, lai bojātu audzēju šūnas, bet arī tādā pašā laikā pasargā dzirdi, līdzsvaru un nervus. Ja? Ārstēšanas laikā neko nejutīsiet, jūs būsiet pilnībā pie samaņas ar to fiksējošo masku, ko mēs uztaisījām pirms pāris dienām. Aparāts izdala ionizējošo starojumu, un tas ionizējošais starojums arī tas, kas ir kaitīgs audzēju šūnām. Pēc šī individuālā plāna pārbaudes mēs varam droši uzsākt pacienta terapiju. Priekš tā mums ir nepieciešams pacientu noguldīt uz terapijas galda. Mēs izmantojam šo termoplastisko masku, ko mēs sagatavojam datortomogrāfijas laikā. Fiksējam pacientu uz galda, lai viņš nekustētos, kamēr notiek manipulācija. Pie tam, ja pacientam ir nepieciešams tomēr pārtraukt procedūru, vai viņš nejūtās pietiekami komfortabli, tad mēs varam šo procedūru pārtraukt arī terapijas laikā. Ja pacients jūtās labi, tad terapija notiek kā plānota un 34 minūšu laikā mēs esam pabeiguši šo plānu un pacients ir arī saņēmis nepieciešamo devu un turpināt pēc tam var tikai novērot savu tālāko procesu un gaidīt terapijas rezultātus. Lai ilgs mūžs un lai mums visiem ir laba veselība un kādā ziņā es noteikti rekomendēju šādu procesu, dodamies ēst burgeri. Dodamies uz Jāņa tirgu. Jā, laižam. Es noteikti rekomendēju jums doties uz Siguldu, kur pie Māra. Vismaz pajautāt. Tiešām konsultēties, saprast, kas tas ir, kā to var risināt, jo risinājumi ir. Es vienkārši šobrīd jūtos ļoti labi. Attieksmes dēļ, kā es teicu pašā sākumā, attieksmes dēļ, šīs cilvēcības dēļ, arī šī izstāstīšanas dēļ, jo cilvēkam ļoti svarīgi ir arī saprast. Un
Es noteikti saku paldies doktoriem, paldies visam kolektīvam, kas šo darīja. Lai mums ir forši cilvēki apkārt, lai labais vairo labo, un es to šeit, Siguldā, sajūtu. Tātad, tagad tas, kas jādara. Jā. Man viņš par operāciju izstāsta. Tagad stāsta par... Ne, Nu, pagaid, šitā? izdarīja tavā vietā. Es uzceru. Bet es jau nevaru iebāt. Paņem un tā saspiedrini. Ok, skaties, mēs gribam šitā. Es ar cimdiem ņēmu burgeri. Tas ir pirmoreiz dzīvē pēc operācijas un pirmoreiz ar cimdiem ēdu burgeri. Nu, un tagad jāspiež? Tas spiež paņem. Nu, tu arī spied, nē, tev arī jābūt. Tu arī pamēģini. Nē, es gribu, lai tu... Nē, pamēģini. Nē, nu pamēģini. Aha, ar ko jāsāk? Nē, es gribu, lai viņš arī iekos. Viņš man lika taisīt operāciju. Nu, tad labi apetīt. Pilno Mārtiņa pieredzes stāstu meklē www.cyberknife.sigulda.com un lai labi garšo piparu burgeri!